nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Vai zinājāt, ka ir tāda pirmā kaķa teorija? Jā, tas ir brīdis, kad jūsu dzīvē ienāca jūsu pirmais un īstais kaķis, kuru atcerēsieties visu mūžu kā pašu īpašāko. Pirmais kaķis ienāk jūsu dzīvē, kad pēc tā visvairāk ilgojas jūsu sirds. Viņš neatnāk, lai vienkārši dzīvotu kopā ar jums. Viņš atnāk, lai jūs dziedinātu. Jūs esat īsts laimes luteklis, ja jūsu pirmais kaķis vēl ir kopā ar jums. Bet tie, kas savu kaķi satiek vien savos sapņos vai atmiņās, ziniet, jums ir bijis draugs, kurš parādīja, cik lielu mīlestību var dot tāda maza kaķa sirds. Mēs ceram, ka šajā nostalģiski tumšajā rudens laikā jūs tomēr esat pamodušies labā garastāvoklī, jums līdzās ir jūsu uzticamais mīlulītis un visi kopā esat gatavi noskatīties brīvdienu raidījumu Ķepa uz sirds. Šodien raidījumā Ķepa uz sirds skatieties. Vai Latvija būs valsts, kur mājdzīvnieka status no mantas kļūs par dzīvu būtni? Kā putnu suns var strādāt par kanisterapeitu? Iepazīstam īru seteru. Turēta pie ķēdes un dusmīga. Sunīte Mila beidzot atgūst ticību cilvēkiem. Portālā Mana balss iesniegtā pilsoniskā iniciatīva par statusu maiņu mājdzīvniekam no mantas uz dzīves būtnes statusu krietni pārsniegusi minimālo parakstu skaitu – 10 000, un cilvēki to turpina parakstīt. Saskaņā ar civillikumu šobrīd mājdzīvniekam ir mantas status, lai gan tas neatceļ dzīvnieka īpašniekam izturēties pret to saudzīgi saskaņā ar dzīvnieku aizsardzības likumu. Iniciatīvas autore Marta Mackēviča iesaka mainīt civillikumu, jo uzskata, ka mājdzīvnieks šobrīd nav pietiekami pasargāts. Un saceltā rezonanse nesen nošauto suņu lietā devusi pārliecību, ka sabiedrības diskusijai un izmaiņām likumos šobrīd ir īstais laiks. Pirmkārt, dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, kā dzīvnieku īpašniekam izturēties pret dzīvnieku, taču ar dzīvnieku ir interakcija arī citiem cilvēkiem, ne tikai īpašniekam. Piemēram, ja tas ir zirgs, tad tie ir staļa darbinieki, treneri, un diemžēl mēs esam redzējuši gadījumus, ka treneri nežēlīgi izturas pret zirgiem treniņu laikā un tam līdzīgi, un sportisti. Otrs ir civil likums ir cieši saistīts ar lietu tiesībām, ar mantojuma tiesībām, un tas ir stāsts par gadījumiem, kad ģimenes šķiras un ir jāizlem, kur paliks dzīvnieks, vai ja dzīvnieka īpašnieks aiziet mūžībā. Iniciatīvas mērķis absolūti nav pielīdzināt dzīvnieku cilvēkam, tātad dzīvniekam nebūs tā, ka viņš varēs piedalīties vēlēšanās, parakstīt līgumus vai kā. Es dzirdēju komentāru, ja man suns tagad iekodīs, vai viņš pats par to atbildēs. Nē, atbildēs tik un tā dzīvnieka īpašnieks, bet šeit vairāk ir stāsts par izcelt, ka tā ir dzīva būtne, bet tas nav piešķirt absolūti visas tādas pašas tiesības kā cilvēkam, absolūti nē. Saeimas deputāts Andrejs Judins, lai gan atzinīgi vērtē iesniegto iniciatīvu, tomēr uzskata, ka iesniedzējai jāprecizē juridiskas nianses. Priekšlikums nav skaidri formulēts. Par ko ir stāsts? Par to, par vārdiem, par labāko formulējumu vai par jautājuma būtību. Saskaņā ar likumu, ja ir 10 000 cilvēku parakstīja, tad jau būs diskusija. Šeit ir vairāk kā 20. Līdz ar to tagad notiks parakstu pārbaude. Man nav šaubu, ka 10 000 derīgo parakstu būs. Un pēc tam tad Saeimas mandātu un ētikas komisija to izvērtēs. Un tā pieņems lēmumu. To autori aicina tieslietu ministri izstrādāt. Varbūt mēs lūksim tieslietu ministriju. Varbūt paši strādāsim. Šeit ir jābūt lielākai skaidrībai par mērķi, ko grib panākt. Un tad būs jautājums par to, kādi likumi tad ir jāgroza. Mana prakse bija gadījums, kad nākamajā dienā pēc parakstu savākšanas par citu jautājumu es jau aicināju iesniedzējus uz juridiskas komisijas sēdi un mēs iestrādājam grozījumus. Teiksim tā, tas var būt ļoti ātri, bet priekšnosacījums tam
skaidrība par to, ko ierosina cilvēki. Ne mantas, ne personas, bet dzīvas būtnes status, kurai ir emocionāla vērtība. Tā statusa maiņu dzīvniekam izcīnīja Šveice, bet tas viņiem prasīja daudzus gadus. To panāca pirmais dzīvnieku advokāts pasaulē Antoāns Gotšels, kurš dzīvnieku tiesības aizstāv jau 40 gadus. Es izsvērām un nolēmām, ka pietiek teikt dzīvnieks, bet ja sauktu saprātīga būtne, tas arī būtu neskaidri. Dzīvnieks palika nevairs priekšmets, bet dzīva būtne, un galvenais – tas nav objekts. Dzīvnieku advokāts noraida bažas, ka statusa maiņa dzīvniekam var nozīmēt, ka tas vairs nepiederēs saimniekam. Mēs nepārvēršam dzīvnieku par cilvēku. Cilvēks nevar būt īpašums, bet dzīvnieku joprojām var nopirkt un pārdot. Tas joprojām ir tavā īpašumā, bet likums nosaka, ka pret to jāizturas pienācīgi. Īpašums, bet ar pienākumiem. Dzīves būtnes statusam vēl ir emocionālā vērtība. Šveicieši vēl lieto terminu value of affection, jeb pieķeršanās vērtība, kam ir nozīme, piemēram, laulātajiem šķiroties. Vērtējot, pie kā paliks suns vai kaķis, raugās, kur būs labāk tieši dzīvniekam. Jā, tiesneši jūtas drošāk piešķirt stingrākus sodus. Piemēram, ja kaimiņš nogalina 3 suņus, viņam jāmaksā arī veterinārā ārsta izmaksas un emocionālais zaudējums. Tiesnesis vairs nevar ignorēt, ka īpašniekam ir jūtas pret dzīvnieku. Ir skeptiķi, kas uzskata, dienas kārtībā Latvijā šobrīd ir aktuālāki jautājumi nekā dzīvnieka statusa mainīšana. Mūsu parlamentārietis tam nepiekrīt. Mēs runājam daudz par vardarbību, un, protams, ka vardarbība pret cilvēkam, tur nevajag tolerēt, vajadzētu rēģēt, bet vardarbība pret dzīvniekiem arī nav pieļaujama, un šeit ir jābūt skaidriem formulējumiem, skaidrai politikai. Es atceros laikus, kad uzskatīja, ka dzīvnieks ir manta, mana manta, ko gribu, to daru. Mēs esam tālu no tā. Mēs saprotam, ka arī īpašniekam ir pienākumi attiecību uz tiem dzīvniekiem. Nav šaubu, ka jāiet tālu, bet iespējams, ka jau tagad ir brīdis, kad to var darīt. Dzīvnieka status nav aktuāls, kad viss ir jauki un mierīgi. Tas kļūst svarīgs tikai kriminālās vai civiltiesiskās situācijās, kad mājdzīvnieks kļūst par strīdu objektu. Dalot mantojumu, šķirot laulību, piedzenot zaudējumus, mīluļu slimības vai bojāejas gadījumos. Arī krīzes situācijās, kur cilvēkiem ar viņu mīluļiem būtu jāevakuējas, daudzi dzīvnieku saimnieki jau paziņojuši, ka savus uzticamos draugus neatstās. Šobrīd dzīvnieku statusu ir svarīgi definēt arī tāpēc, ka mēs dzīvojam tādos nevienkāršos ģeopolitiskos apstākļos. Un, piemēram, kas notiktu situācijā, ja mums šeit Latvijas iedzīvotājiem būtu kaut kādā x stundā uz patvērtnēm jādotās. Šobrīd ir pašvaldības, kas ir definējuši, ka dzīvniekus neielaidīs. Tajā pašā laikā mēs zinām, Ukrainā ielaiž civiliedzīvotājus ar viņu mājdzīvniekiem patvērtnēs. Es ļoti ceru, ka šāda situācija Latvijā nekad nepienāks, bet būtu ļoti labi preventīvi šo atrisināt un izrunāt, un tam arī palīdzētu konkrēti šī statusa noteikšana. Pjērs ir aptuveni 6 gadus vecs runcis, kura acīs joprojām lasās skumjas un neizpratne par atrašanos patversmē, jo visu savu mūžu viņam ir bijušas mājas vienam pašam. Diemžēl Runčuku iepriekšējie saimnieki no kaķa atteicās pie pārcelšanās, aizbildinoties, ka nevar vai negrib to ņemt līdzi uz jaunajām mājām. Runčuka sirds šobrīd ir salauzta. Atkal un atkal mums liekot jautāt, kāpēc cilvēki ņem dzīvnieku, ja to nemīl, par to nav gatavi rūpēties un kad tas apnīk to vienkārši paņem un atnes uz patvērsmi. Īru seters, senākais no seteriem, ir liels, spēcīgs, ļoti enerģisks un veikls putnu mednieks. Mūsdienās gan lielākā daļa īru seteru medībās vairs neiet. Viņi ir pārkvalificējušies par kompanioniem, un, kā izrādās, sevi veiksmīgi pierādījuši arī kā kanisterapijas suņi.
Kā ģimenes suns, visos šķirnes aprakstos īru seters tiek raksturots izcili. Jauks, gudrs, draudzīgs, der nepieredzējušam saimniekam. Taču jāņem vērā tas, ka īru seteram nepieciešama liela fiziskā slodze. Un tas no saimnieka prasīs daudz laika. Kristīnai Zariņai šobrīd ir 4 īru seteri – Šarlote, Fifa, Mona un Brīze. Viņa ir pārliecināta, ka izvēlējusies sev ideālu šķirni. Es pati esmu pēc dabas aktīvs cilvēks, man ļoti patīk iet dabā. Es daudz sēņoju, ogoju, slēpoju, skrienu. Un man patīk, ka tas kompaņons, kas man ir blakus, ka viņam ir jautri kopā ar mani. Kad Kristīna bija maza, tāpat kā visi bērni, viņa gribēja sev sunīti. Dzīvojām dzīvoklī, un vecāki teica, dzīvoklī nekad nebūs suns. Un, tā arī bija, mums nebija suņu. Bet suņi bija radiniecei, kura bija īru seteru audzētāja. Tad es vēl biju diezgan maza, kad viņa audzēja īru seterus, un tad es vienmēr domāju, tad, kad man būs suns, man būs noteikti īru seters, jo man ļoti patika. Kad Kristīna izveidoja savu ģimeni, viņas sapnis par suni piepildījās. Visi 3 bērni bija jau piedzimuši. Tad mēs paņēmām, kā reiz no manas radnieces, no onkuļa sievas, mēs paņēmām pirmo īru seteru. Un tas nemaz nebija tik sen, tas bija 2010. gadā. Kā lielu šo suņu plusu Kristīna min viņu smaržu. Viņš ir smaržīgs vienmēr. Teiksim, pat labi, ja izvērtās dubļos, labi ir dubļu smaka, ja, bet viņam nav tādas, kas daudziem cilvēkiem varbūt nepatīk, tāda izteikta suņa tā smaka, ja, jo viņam nav pavilnas, viņam ir tikai mats. Īru setera spālu pat nesauc par spālu, bet sauc par matiem. Viņam ir tādi zīdaini mati. Tāpēc, neskatoties uz garajiem matiem, īru seters ir ļoti viegli kopjams. Ja viņš ir savēlies viņu izķemmē, ja viņš ielien ūdenī, viņš ļoti ātri izžūst, viņa tā kopšana ir ļoti vienkārša. Šķirnes aprakstos tiek uzsvērts, ka šim sunim vajadzīgas aktīvas pastaigas ar skriešanu, ar ošņāšanu un meklēšanu. Viņi ir ļoti aktīvi, jā, bet viņi nav hiperaktīvi. Viņi ir aktīvi tajā savā stihijā, dabā, pļavā, mežā, bet mājās viņi ir ļoti mierīgi. Viņi nerej. Teiksim, ja īru seters rej, tad tam ir kaut kāds pamats. Labi, Brīze patreiz ir jauns īru seters, tāpēc viņa ir tāda, bet, kā var redzēt, tie, kur ir jau pieaugušā vecumā, tā viņa arī mājās uzvedas. Labi audzināts īru seters ir ārkārtīgi jauks ģimenes mīlulis, kurš savu rotaļīgumu pieaugot nezaudē. Taču draudzīgums var būt mīnus citā ziņā. Šis mīļumiņš saimnieku nesargās un neaizstāvēs. Ar svešinieku viņš visticamāk gribēs paspēlēties. Katra suņa raksturs, protams, atšķiras un daudz ko saimnieks var iemācīt, bet jāatceras, ka īru seters tomēr ir mednieks. Viņam ir instinkts meklēt kaut ko, ieraudzīt, meklēt un tad ķert. Mednieka gēns var likt dzīties pakaļ kaķiem vai citiem mājdzīvniekiem, tāpēc šajā jomā var būt vajadzīga apmācība. Un te ir labā ziņa. Īru seters ir inteliģents un mācās ātri. Tad kad suns aptuveni ir kaut kādu 5-6 gadu vecumā, vēlams paņemt vēl vienu. Jo tad tas suns, kurš noveco, viņš lēnāk noveco, viņam ir jautrāk, viņš labāk skrien pa mežu, viņam ir tā dzīves kvalitāte. Kristīna ir bērnu ārste, logopēde. Viņas ikdiena ir darbs ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, hiperaktivitāte, arī tādi, kuriem grūti noturēt uzmanību. Un radās doma, ka apmācības progress būtu lielāks, ja darbā iesaistītu arī suni. Un es domāju, ka es varētu šo savu foršo suni iesaistīt darbā. Un tad es uzzināju, kur var mācīties un kur var apgūt to. Un izdarījām to, nokārtojām eksāmenu un strādājām. Izklausās vienkārši, bet patiesībā viss ir krietni vien sarežģītāk. Kanisterapijas suņi tiek rūpīgi atlasīti un trenēti. Tad pēta tā suņa psihi un dabu, vai viņš vispār tam ir piemērots. Un tur ir dažādi uzdevumi, kas provocē suni. Un tad vēro, kā tas suns reaģē un vai viņš vispār ir atbilstošs tādam darbam. Riski un atbildība šajā darbā ir lieli. Autiskā spektra bērniem viņiem mēdz būt arī diezgan agresīva uzvedība. Ne visiem, bet mēdz būt. Ja? Viņi var neprognozējami raut aiz astes, uzlikt kā zirdziņam mugurā, tur austiņas raut nāsī, tur, piemēram, bāzt pirkstu. Ja?
Visādi tāda veida uzvedība var būt, un viņa nav prognozējama, viņa notiek pēkšņi. Kristīne novērojusi, ka suņi palīdz veidot kontaktu ar bērnu, un tādā veidā uzvedības problēmu labošana kļūst vieglāka. Un līdzīgi kā uz cilvēkiem, arī suņiem ir dažādas uzvedības problēmas, ja? Visādas ēšanas problēmas, viss kaut kas, un viss, kas ir cilvēku vidē, gandrīz viss ir pārnesams uz suņu. Ja? Un mēs it kā runājam par suņiem, risinam suņu problēmas, bet pamatā tas bērns risina savas problēmas caur suni. Pēc darba ar bērniem saimniece ar suņiem vienmēr dodas uz mežu. Maniem suņiem lielākā atpūta ir došanās uz mežu kopā ar mani. Viņiem ļoti patīk mežs, un tad viņi zina, ka viņi pastrādā, un tad mēs dodamies visi uz mežu. Kristīne ir pārliecināta, ka īru seters ir viņas suņa ideāls. Palīdz darbā, ir līdzās atpūtā, jauks raksturā, gracios un, protams, arī skaists. Viņš ir pēc savas struktūras mezocefālis, tātad viņam ir šis vilkam tuvinātais, tas visa tā uzbūve. Viņš nav mazs, viņš nav milzīgs, viņš ir suņa ideāls. Raidījuma turpinājumā skatieties. Turēta pie ķēdes un dusmīga. Sunīte Mila beidzot atgūst ticību cilvēkiem. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Hei, hei! Ķepa uz sirds skatītāju konkurss turpinās arī jaunajā rudens sezonā. Ķeriet kadrus ar saviem mīlulīšiem, iemūžiniet viņu nedarbus, trikus, smieklīgās pozas un arī neparastās izdarības. Filmējiet un sūtiet mums. Ķepa uz sirds mājaslapā atradīsiet instrukciju, kā augšu pielādēt savu video. Tie video, ko esat sūtījuši mums jau iepriekš, arī vasarā, nekur nav pazuduši. Mēs tos esam apkopojuši un rādīsim arī rudenī. Filmē, sūti mums un padari savu mīluli slavenu visā Latvijā un saņem lieliskas balvas no Ķepa uz sirds.
Šādi pie sevis rūgt, Mila reizēm atļaujas, ja vēl neuzticas svešiniekam. Nu jā, arī kameras acis ir mazliet biedējoša. Tomēr, kā saimnieki stāsta, tagad jau tā ir tikai tāda neliela atgādināšana no Milas puses, lai neviens neaizmirst, ka viņa ir suns. Bet tagad viņa noteikti ir arī ļoti laimīgs suns. Pēc iepriekšējā suņuka, krievu toiterjera Marsa aiziešanas, Sveta un Artjoms bez mājas mīluļu spējuši izturēt vien nepilnus 2 mēnešus. Savulaik Artjoms ļoti cīnījies par savu suņuka veselību, kurš pēc smagas saindēšanās pretēji ārstu sliktajām prognozēm nodzīvoja vēl 5 gadus. Mēneša laikā, saprotat, ir tā sajūta, ka tu vienkārši ej un tāds, man vajag iziet ar suni, un tā pēkšņi, man nav suņa. Tu pieeji pie durvīm, ieliec atslēgu durvi un gaidi to skaņu un klusums. Bez suņa es pat dzīves nevar būt tādas. Jau pierasts jau pie suņa ir. Tādēļ Svetlana un Artjoms ļoti aktīvi sākuši meklēt jaunu, kā paši raksturo, nelielu kompaktu suni. Abi nolēmuši, ka vēlas nevis konkrētu šķirni, bet gan izglābt suni, kam tiek meklētas jaunas mājas. Katram, es domāju, kas ir patversmēm, bet vienkārši dzīvniekam uz ielas, viņam vajag mājas. Jo bez cilvēka viņi nevar izdzīvot. Viņam vajag to cilvēku, kurš rūpēsies par viņam. Atskatoties uz ceļu, kurš aizvedis pie sunītes, abi viennozīmīgi piekrīt. Liktenis pastāv un nekas nenotiek tāpat vien. Šķēršļi meklējot savu suni bija tāpēc, lai satiktu tieši Milu. Meklējumi sākušies ar kādu dzīvnieku glābšanas biedrību, kur noskatītajam sunim Sveta un Artjoms kā saimnieki nekvalificējušies. Nobildējiet mums, lūdzu, jūsu dzīvokli. Kā jūs dzīvojat? Vai tas ir īrēts dzīvoklis, vai tas ir jūsu dzīvoklis? Beigu beigās viņi pateica, mums būs sapulce, un tad mēs lemsim, kurai ģimenei atdot suni. Smuki, smuki. Sēdēt, kepo, otrā, gulēt. Pa to likteņu runājot, jā. Un pa viņa saku, mēs nezvanījām, mēs vienkārši paņēmām un aizbraucam. Es saku, nebūs, nebūs. Ja būs, tad te būs. Milu dzīvnieku patvērsmes Ulubeli profilā ieraudzīja Svetlana. Abi atzīst, ka attēlā sunīte izskatījusies augumā krietni mazāk nekā realitātē. Mums iedeva viņu pastaigāties, mēs ar viņu pastaigājamies, atnācam atpakaļ. Un man sieviete no Ulubeles saka, kad jūs plānojat atbraukt ciemos pie viņas? Es tā stāvu, skatos. Es saku, ko nozīmē atbraukt ciemos? Nesaku, iesaņojiet lūdzu. Un tā visi skatās tā. Tiešām, es saku, tiešām, kāpēc viņi, es neredzu kaut kādu jēgu braukāt ciemos pie dzīvnieka. Ulubele prasa bildi uztaisīt, kad mēs ņemam viņu, un tad es paņēmu viņu, un saku, paceliet bišķiņ viņu, es viņu pacelu, viņa paņēma, un šitā te man aizskiras pie rokas, piespieda. Es tāds, tiešām sajūtu, ka šis ir suns. Jā, viņa grib pie mums. Tāda vesela ir. Lai arī patversmē nākamie saimnieki novērojuši, ka Mila ir jauks un mīlīgs sunītis, tad pirmā pastaiga no rīta bijusi šokējoša. Mila rējusi uz visiem pēc kārtas. Izgājām pastaigāt visur. Rēju uz cilvēkiem, uz bērniem, kas tur notiek? Uz visiem, jā. Es domāju, kas tas ir? Viņa metās uz tās parastās siksnes, un ar to siksni, kas ar kaklu esot, viņa metās. Cilvēkiem viņa metās. Viņa izejot no mājai, viņa uzratēja manu teritoriju, un uzreiz šis, kāpēc tu te ej, tā ir mana teritorija. Patversmē Milu, kā vairs nevajadzīgu mantu, atdeva viņas saimnieki. Artjoms ir pārliecināts, sākotnējā suņa uzvedība liecina, ka viņa savulaik turēta pie ķēdes. Turklāt Mila uzvedusies kā 2 dažādi suņi. Mājās mierīgs un draudzīgs, bet pastaigā pavisam nevaldāms. Artjoms uzsver, cik svarīgi pirmajās grūtībās nenolaist rokas un apbruņoties ar pacietību. Ieguldīt laiku, nenolaist rokas, jo suns viņš būs pateicīgs tieši saimniekam, kurš ar viņu darbosies, kurš redzēs, ka viņam ir problēma un to problēmu risinās, nevis vedīs atpakaļ un viss. Man nesanāk, ka es atdodu suni.
Viena no mīļākajām sunītes rotaļlietām reiz piederēja iepriekšējam ģimenes mīlulim Marsiņam. Vērojot, kā suns rotaļājas, grūti noticēt, ka pavisam nesen Mila nezināja, ko nozīmē spēlēties. To iemācījuši gan saimnieki, gan vasarnīcā iegūtie draugi, 2 Milas kavalieri. Pirmā randiņā viņa tā pieiet viņas, paožņa viņa un saprata, ka meitene ir sterilizēta, bet tas netrauc viņam draudzēties, tas netrauc viņam bučoties. Tas kaimiņiem ir tas lielais suns, un ik pa brīdim tas lielais aiziet pie žoga, lai paskriet ar to lielo, un tad atnāk tas mazais. Un tad viņa iemācīja viņam spēlīt. Pieskriet, bišķiņ ar kepam, pacelties, pastumt, un tad viņš pieskrien pie viņas, pastum viņu. Tad atpakaļ viņa, pastum viņu. Tad viņa aiziet kaut kur arī tur pastaigā, pabučojas, un tad atpakaļ atgriežas tas lielais. Saimnieki ir izdarījuši visu, lai viņu mīluli aizmirstu savu iepriekšējo dzīvi, gan vizinot ar auto, gan dodot nogaršot vēl nebaudītus kārumus, gan katru dienu atgādinot, ka viņa ir vislabākais suns pasaulē. Kā tas savādāk viņu var uzskatīt? Tas ir ģimenes loceklis, viņa jūt noskaņojumu. Viņa guļ pa vidu. Viņa atnāk naktī, guļ pa vidu. Tā, viņa visu laiku spiežas, viņa pati grib parādīt, ka viņa ir pateicīga, ka viņa ir viss labi, ka paldies, ka jūs mani paņēmat. Kā tas savādāk? Vienu rītu pamodos, es teicu, skatos, mēs paņēmam pie gultas noliekam viņu to mājiņu, lai viņa blakus guļ. Es skatos tā, arī nav viņa. Skatos, nav viņa. Paskatos. Viņi abi 2, 1 pret 1 tāpska. Guļ. Guļ. Uz spilvena. Guļ viens un tauči tika otrādāk un seja pret seju šitā guļ. Tiem cilvēkiem, kuriem bija suņi, viņi saprot, ka ir tāda lieta kā dopamīns, kuru suņi dod cilvēkam mierīgumu, laimi, noskaņojumu. Un trūkst viņa, un trūkst visa kustības, dzīvības. Tāda sajūta, ka trūkst arī kaut kāds gabaliņš no sirds. Viņš nav. Tā kā pazla gabaliņš, lai ieliktu viņu tur iekšā un lai viņš iet tur. Kaut kā tā. Tas arī šajā nedēļā ir viss. Rakstiet mums un stāstiet savus stāstus. info@ķepaussirds.lv. Un atgādinām, ka Ķepavas sirds katru svētdienu varat dzirdēt arī radio. Ekspertu padomi, aktuāla informācija un tikšanās ar īstiem dzīvnieku draugiem. Klausieties Ķepavas sirds katru svētdienu 11 no rīta Latvijas Radio 2. Agrāk no tavas patiesības šķirts. Es jums teicu, viņa staigā uz kepām un griežas. Aha, viņa tā arī guļ kā vistiņa.